Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi! Man ir tas gods šovakar vadīt diskusiju ar dažādu nozaru ekspertiem par to, ko viņi domā, ko vajadzētu darīt 23. jūlijā attiecībā uz tautas nobalsošanu par vai pret pašreizējās Saeimas atlaišanu, kā arī kādiem ierobežojumiem lēmumu pieņemšanai un attiecību par to, ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt pašreizējai Saeimas sastāvam, pašreizējai ministru kabineta sastāvam un kādām potenciāli varētu būt sekas šādām politiskajām pārmaiņām Latvijas, teiksim, gan politiskajā, gan arī ekonomiskajā situācijā. Tad varbūt arī sāksim ar tādu vienkāršu jautājumu, vai atbalstat Valda Zatlera lēmumu par tautas nobalsošanu par šīs Saeimas atlaišanu? Es formulētu laikam īsi nē. Ne tik daudz varbūt, kā jau fakts skaidrs, ka būs referendums un ka būs jābalso. Tas viss ļoti interesanti un politiskā dzīve mums aktualizēsies. Un, varbūt arī būs laiks un prāts pietiks arī noskaidrot kaut kādus dziļākus cēloņus, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam un ne citur. Bet es šajā gadījumā savu nē saku tādā vai dēļ tādiem apsvērumiem, ka es saskatu zināmu konjunktūru, ka tās ir 2 dienas pirms termiņa vai dažas dienas pirms termiņa beigām. Kā juristis es ļoti nobažījies par to, ka tāda varētu ieviesties Latvijā konstitucionālā praksa, ka katrs prezidents, kurš jutīs, ka nav vai netiks pārvēlēts, turpmāk atlaidīs Saeimu, un tad mēs maksāsim par šiem te referendumiem, kas, manuprāt, ir arī diezgan acīm redzams īstermiņa saiknis starp referendumu izmaksām un nodokļu maksājumiem un uzņēmēju, tā teikt, lomu šo izmaksu sekšanā. Tāpēc man īsi sakot, kā vienreizēks eksperiments ļoti labi, mēs to izdzīvosim, Latvijai tas ir unikāli, tas viss būs interesanti, bet ilgtermiņā es kategoriski nē, es domāju, ka tāda konstitucionāla praksa nedrīkst tikt ievazāta, tad lūdzu, ja jums ir prezidentiem ir drosme, lūdzu savus drosmīgos lēmumus pieņemiet vismaz 6 mēneši pirms kārtējās Saeimas beigām. Tas ir viens. Otrs, man arī mazliet izbrīna šī brīža diskusija par kvorumu nevajadzīgumu šajā konkrētajā referendumā. Es pārlasot, protams, negribu teikt, ka es esmu liels konstitucionālo tiesību eksperts, bet man nepārliecina šī argumentācija, ka lūk, šim referendumam nevajadzēs kvorumu. Es domāju, ka ir kvoruma tradīcija. Ja nav skaidri ierakstīts, tad to var interpretēt, un drīzāk jāinterpretē par labu kvorumu nekā par sliktu kvorumu nepieciešamībai. Tāpēc es uzskatu, ka kā faktu es akceptēju, pats piedalīšos, arī aģitēšu un izteikšu savus viedokļus, bet uzskatu, ka šī ir nevajadzīga prakse. Lūdzu, savu drosmi prezidentu izrādiet maķenīt saulaicīgāk. Es saprotu, ka šobrīd šī vasara mums ir iezīmējusies politiski ļoti karsta, un tajā pašā laikā šķiet, ka, kā jau Zelmiņa kungs minēja, laikam jaunas Saeimas, jeb ārkārtas Saeimas vēlēšanas ir neizbēgams. Vai šajā gadījumā, ņemot vērā šos visus politiskos noteikumus, vai jūsuprāt, tam ir kāda ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, investīcijām, dažādu līgumu slēgšanu, varbūt, teiksim, kaut kādu kredītu resursu piesaist biznesam un varbūt arī valstī par to jāmaksā dārgāk vai varbūt lētāk? Zelmiņa kungs, jūsuprāt, situācija kāda ir? Laikam jāsāk ar to, ka uzņēmējdarbību ietekmē izmaiņas. Uzņēmējdarbība mīl stabilitāti. No šī viedokļa es neko tādu briesmīgi uzreiz taustām iepriecinoši neredzu, jo ļoti sarežģītā situācijā, atrodoties nosacīt uz liela plosta, liela ezera vidū, mums te mainās kapteiņi un vadītāji un droši vien, ka daudz kas cits arī mainīsies. Līdz ar to nestabilitāte, neskaidrība par nākotni, tā skaitā arī par nodokļu režīmu, par daudzām citām lietām, viņa saglabāsies. Protams, daudzos uzņēmējos ir šis te optimisms, ka ļaunāk nebūs, būs labāk. Es domāju, ka droši vien, ka labāk būs pie viena nosacījuma, ja mēs spēsim diezgan, man liekas, veikt atbildīgu analītisku darbu, ko es jau pieminēju, tad par kaut kādu kļūdu labojumu, jo man nepamet šī sajūta, ka
Teiksim, ne Saeimas šīs atlaišanas, ne iepriekšējās atlaišanas rezultātā ir kaut kādas vispār bijušas ietekmes uz ekonomisko politiku. Dziļā izpratnē. Tad šeit es runāju gan par rūpniecības politiku, gan par nodokļu politiku, gan par eksporta politiku, gan par valsts lomu ekonomikā. Bet man ir tāda sajūta, ka šis ir tas brīdis, kad vajadzētu šīs lietas politiķiem analizēt un nākt ar daudz tautsaimnieciskākām vīzijām par nākotni. Jo mēs, godīgi sakot, kāds jau no dalībniekiem teica, dzīvojam šajā bezvīzijas telpā, ka mums ir tikai jānovēl kaut kāds laiks līdz kaut kam, jāuzstājas konsolidācija, konsolidācijas praktiski pēc, mums ir tam jānoīsina, šitam jānoīsina, bet to skaisto labo mērķi, to attīstību kaut kādā perspektīvā 2 domsvītru, 5 gadu un arī vēl tālākā, godīgi sakot, Latvijai jau nav. Vismaz manā skatījumā, ja kāds domā, ka ir, tad lūdzu, vai nedroši runājiet, bet es domāju, ka šajā gadījumā es redzu labu tādu apstākļu sakritību, kad daudz politiķi nevarēs turpināt blefot attiecībā uz ekonomiskiem un tautsaimnieciskiem jautājumiem. Es domāju, ka mēs esam ļoti ilgi dzīvojuši, ļoti pavirši attiekušies par tautsaimniecības jautājumiem, un es domāju, ka esam šajā pastiprinātajā krīzes situācijā arī dēļ savām attīstības kļūdām pēdējos, es pat nebaidītos teikt, 20 gados. Es ieteiktu, vai vismaz rekomendētu politiķiem, teiksim, gatavoties attiecībā uz uzņēmējiem, runāt, teiksim, ne tik emocionāli un ar augstu patos līmeni, bet pirms ieteikt tādu vienkāršu principu padomāt un nomotivēt, piemēram, programmu, kas radītu darba vietas. Es teiktu, pietiekoši ambiciozs skaitlis, Latvijā radīt 10 000 jaunas darba vietas nākošos 3 gados, un atbildēt šo jautājumu, kā tad, jo, protams, kad es domāju, viena no Latvijas lielākajām nelaimēm ir tieši nodarbinātības trūkums, kas izsauc demografisko katastrofu, kas izsauc emigrāciju prom no šejienes, kas izsauc depopulizāciju laukos un tā tālāk un joprojām. Tāpēc, it kā liktos manā skatījumā, nezinu, kā pārējiem diskusijas dalībniekiem, bet man liktos ļoti simpātisks tāds politiskā spēka, teiksim, šāds uzrunājums vai šāda, teiksim, programma, kurā būtu atbild uz jautājumu, kā mēs radīsim nodarbinātību Latvijā tuvākos 3 domsvītru 5 gadus un domāt jau tikai izejot no šī mērķa un ne savādāk. Ja mēs varam runāt par daudz ko un par NATO un par korupciju un par, lidošanu kosmosā un par, polāriem plāčiem Ziemeļpolā, bet Latvijai šobrīd ir, man liekas, aktuālākā problēma numur 1 uzņēmēju darbībā ir parādīt šo te konkrētu saprotamu programmu. Bet vēl jau mums paliek valdība, kas arī faktiski ir tāda kā pagaidu valdība. Un vai valdībai arī nevajadzētu iet brīvdienās vai jānodrošina tikai tāds operatīvs darbs? Šeit arī pēc iekšējās loģikas noteikti šī varētu būt, teiksim, kā viņi varētu nosaukt pagaidu tranzītu, bet katrā ziņā šāda valdība ar šādu koalīciju ir, es domāju, pārējoša parādība. Protams, interesanti ir šobrīd konstatēt, kāpēc šāda valdība ar šādu koalīcijas sastāvu tik stūrgalvīgi tika izveidota, jo šie 2 partneri, man liekas, ir, protams, kā liktos, bet es ceru sagaidīt vai citu 2 partiju koalīciju, vai varbūt tādu koalīciju, kur veiktos labāk ar šādu tīri ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu. Līdz ar ko es gribu teikt liels paldies mūsu šīs dienas ekspertiem par šo diskusiju un saku visu labu!